Tātad, kas mums te paliek pāri pēc tā testa? Mums paliek savs numuriņš. Šo te numuriņu mēs varam pēc tam mājaslapā zinotest.com šeit apakšā ir. Mēs aizējam un piereģistrējam un uzrakstam, atbildam uz dažiem jautājumiem. Nav ne vārds, ne uzvārds jāraksta, bet vecums gan un svars, jo pēc tam to var pāanalizēt, kā tas mums, kādi parametri ir mūsu veselībai, kas ir ļoti svarīgi, jo pēc tam arī datu bāzē var veikt kaut kādus pētījumus, jo mums ir zinātniece, kas pēta tieši šo te, un iedomājieties jau, drīz būs jau 2 miljonu testu uztaisīt. Tas ir superīgi datu bāzi, ja, pēc kā var analizēt cilvēku veselību, ja. Vecums, svars, garums, ko tu ēdi, kāda ir tava pārtika, jo ko tad mēs ar šo testu izmēram? Kā mūsu pārtika iespaido mūsu asins šūnas. Iedomājieties, mūsu asins šūnas, jo tā cik vesels ir mūsu asins šūnas, nav tieši norāde, bet korelē ar visām pārējām šūnām. Smadzeņu, nervu, kaulu, ādas šūnas, kādas tik visādas mums nav, ja? Tā kā tas ir ļoti forši. Un dažkārt cilvēki vaicā, kāpēc mums ir divi šie te duramie? Tāpēc, ka tas maksā tik maz, bet lai izslēgtu šo te iespējamību, ka neizdodās, ja, kādreiz. Tā kā to mēs varam droši izmest ārā. Tā kā jautājums tev, vai tu vēlies savos gados, nav obligāti jāgaida dzimšanas diena, pārbaudīt savu veselību šūnu līmenī?